Apskatīsim virtuves plānojumu. Kas mums ir neregulāras formas virtuve? Diezgan maza, un attiecīgi tā ir jāievieto daudz kas. Ko mēs izdarījām? Pirmais, uztaisījām regulāras formas virtuvi, iztaisnojam sienu. Tad, ko mēs vēl darām? Mēs aiztaisām ciet logu. No fasādes puses viņš paliek atverts, jo mēs nevaram aiztikt fasādes daudz dzīvokļu mājas. Mēs aiztaisām ciet to no virtuves puses un aiztaisām ciet ieejas durvis, kas nav izmantojamas, atstājot tos tikai no ārpuses. Un tad attiecīgi mums ir iespēja izvietot taisnu virtuvi, tajā iekļaujot leduskapi, lielo bloku, kur mēs iestrādājam veļas mašīnu, iestrādājam virs veļas mašīnas cepeškrāsni, tad mums ir brīva vieta darba zonai, izlietne, trauku mazgājama un plīts ar iestrādāto tvaika nosūcēju. Un mums arī paliek neliela vieta nelielam ēdam galnam, kur var apsēsties 2 cilvēki un pabrukastot vai padzert tēju.